Čau Aplausi! visiem. Jā, sveiki, mani sauc Kristaps Kozlovskis, un forši, kad jūs jau iepazīstināja nedaudz par tehnoloģijām, un vēl iepazīstinās par tehnoloģijām, bet ir viens liels bet visam tam, ka visi forši, cipari forši, daudz pelnīs un tā tālāk, bet ir viena lieta. Viss var tikt uzlauzts. Mašīnas var tikt uzlauzts, telefoni var uzlauzts, visus tos ekrānus visu var uzlauzt, principā. Un ja nebūs kiberdrošība, tad, principā, tās industrijas arī nespēs darboties. Un par to es tikai parunāšu prezentācijā, bet sākumā es gribēju iepazīstināt nedaudz par sevi. Principā es strādāju kā IT monitoringa inženieris uzņēmumā IFA apdrošināšana. IFA apdrošināšana ir viens no lielākajiem finanšu uzņēmumiem Ziemeļa Eiropā. Mums ir aptuveni 6900 darbinieki. Baltijā ir ap 560 kaut kas tā. Principā es strādāju jau vairāk nekā 10 lielos ārzemu uzņēmumos. Pirms tam esmu darbojies kā freelanceris, ir pašam arī bijuši uzņēmumi pāris. Darbojos Zviedrijā, bet nācās atgriezties Latvijā, tāpēc, kad nedaudz pārdegu. Un vajadzēja bišķi atkopties un tad sākt atkal no jauna ar jauniem mērķiem un jauniem izaicinājumiem. Un principā ar tehnoloģijām jau kopš 95. gadā. Sāku es principā tad, kad reāli Liepājā vēl nebija internets, nebija tehnoloģijas pieejams, tāpēc es jau ceru visu, ko iespējams televizoru, radio un tā tālāk. Protams, ar elektrību esmu dabūjis daudzkārt, kas nav riktīgi forši, bet tā interesanti ir. Jā, un es esmu viens no tiem cilvēkiem, kuram nav augstākā izglītība, diemžēl, bet man ir arī vairāk certifikāti, sapelnītas IT certifikāti no lieliem uzņēmumiem, no Microsoftiem, no Comptijas. Bet tas nenozīmē, ka jums nav jāiet uz augstāko izglītību. Tas nepavisam vienkārši tas ceļš. Ja gribat paši kļūst par kaut ko, tad vienkārši tas ceļš ir nedaudz garāks un lielāks. Turpināsim. Principā šitas ir apmēram tas, ko es darbā daru. Es kodēju, es monitorēju, es meklēju jaunas risinājumus, es skatos, kā lietas darbojās un kā viss strādā. Ko es daru darbā, ir principā es administrēju drošības risinājumus. Tās ir dažādas aplikācijas, kas atbild par mūsu uzņēmuma sistēmām, un mēs redzam, kas kur kā notiek, vai viss strādā labi, vai nekas nav salauzts, teiksim tā. Veidoju un uzturu dažādas automatizācijas risinājumus, pārsvarā automatizācijas risinājumus rakstam Pythonā, PowerShellā. Kā arī meklēju dažādas veids, kā uzlabot esošos risinājumus uzņēmumā, skatos, kas jauns ir. Principā mūsu uzņēmums ir viens no tiem, kas visu laiku cenšas būt soli priekšā. Visiem tāpēc ir svarīgi visu laiku kaut ko apgūt, kaut ko jaunu. Un principā tehnoloģijas, ar kurām strādājam ikdienā, šitās ir tikai daļa no tā. Varbūt jūs kaut ko zināt, ir piemēram Pythons, ir TypeScript, Visual Studio, ko vēl varētu zināt, nezinu, .NET, Objective-C arī. iPhone'iem. Tas ir principā tās tikai tehnoloģijas, ko mēs strādājam, tāpēc mūsu uzņēmumā var iet, principā, jebkur, ne tikai kiberdrošībā. Vispār kāds no jums zina, kas ir kiberdrošība? Paceļ rokas. Vismaz apmēram. Ir ok. Jā, labi, derēs. Tātad kiberdrošība ir digitālo iekārtu, tīklu un datu aizsardzības praksa, lai novērstu neautorizētu piekļuvu, izmaiņas datu un datu zādzību. Tā ir digitālās pasaules aizsardzība no dažādiem draudiem un uzbrukumiem, ar ko jebkurš no mums saskarās ikdienā. Principā kiberdrošība, kā es minēju, ir jebkas. Kiberdrošība mēs saskaramies gan telefonos, gan sociālajos mēdījos, paroles, Gmails, Apple mails, iClouds, jebkas. Kiberdrošība ir visur mums apkārt, tikai ir pastāvēs viss, kā arī kiberdrošība arī pastāvēs, tāpēc, ka tā ir, principā, ja ne pats svarīgākā, tad viena no svarīgākajām profesijām pasaulē, un kiberdrošības speciālists būs vajadzīgi ļoti daudz tuvākajā nākotnē, tāpēc, kad ir AI, mākslīgais intelekts, ir automatizācijas, ir mašīnas industrijas, tur visur mēs varam uzlauzt. Tā kā, aktualitātes kiberdrošībā saistībā ar Krievijas uzbrukumu Ukrainai ir palielojušies uzbrukumi arī Latvijai. Tās ir valsts iestādes, tās ir veselības iestādes, tās ir gan privātpersonas, skolas. Noteikti, kad varbūt esat dzirdējuši arī e-skolā ir saņemti dažādi phishingi un tā tālāk.
Ir arī palielinājušies ransomware uzbrukumi, datu noplūdes, kā piemēram nesen Microsofts netīšām nopludināja 37 terabaitus datus, kas ir viņa paši darbinieki dati, paroles un dažādi citu konfidenciāla informācija, kā arī ir palielinājušies krāpšanas mēģinājumi, izmantoja WhatsApp, SMS, e-pasts un zvanus. Kurš no jums ir vispār saņēmis kaut kādas phishingas tur WhatsAppā vai vēl kaut kur? Nopietni. Labi. Vai. Labi. Tad, nu jā, parunāsim bišķi par statistiku arī. Principā ir daudz, un statistiski ir ļoti daudz. Tas ir no CERTA, tas ir 2. ceturksnis, tie ir janvārs, marts, aprīlis, mājas, jūnijas. Tātad konfigurācijas nepilnības ir 76 000 konfigurācijas nepilnības. Tas ir nozīmē, ka kaut kur, kaut kādos serveros kaut kas ir nepareizi sakonfigurēts un nav pievērst uzmanību konfigurācijai. Tāpēc arī ir atklāts šīs lietas. Es varbūt neiešu visam te cauri, bet vienkārši tā tīri informācijas pēc parādīšu, kad ir ļaundabīgi kodi, ielaušanās mēģinājums ir 630, informācijas vākšanas 433, daudz ir nesen, kā viņam sauc, valsts drošības dienests. Viņi atklāja arī, kad ir informācijas vākšana Krievijas spēcdienestiem un visādas tādas lietas, tad ir krāpšanas, kas ir arī tie paši WhatsApp, es parādīšu pēc tam piemērus arī. WhatsApp, SMS, tie ir visi krāpšana, kaitīgs saturs, pakalpojumi pieejamība, tas nozīmē, ka visādi DDoS uzbrukumi ir bijuši un tad informācijas drošības ir 5. Jā, bet, principā tas ir tikai pa 3 mēnešiem, tāpēc varētu iedomāties, cik gadā notiek tādas lietas. Un kibernoziedzības izmaksas prognozes uz šo gadu, tas principā sastāda 8,15 triljoni ASV dolāri. Un uz 2028. gadu tas būs 13,82 triljonu ASV dolāri kibernoziedzības izmaksas. Tātad, viss auga, viss attīstās, bet svarīgi ir arī tomēr aizsargāt visas tās sistēmas, tehnoloģijas. Bet tās tikai prognozes. Ja mēs iemācīsimies aizsargāt to visu un būsim labāki kiberdrošības speciālisti, tad noteikti to cipru mēs arī samazināsim nākotnē. Tātad kiberuzbrukumi Latvijā, kas mums pēdējā laikā ir noticis. Latvijas pastvietni, varbūt ir kāds dzirdējis, ne? Un, principā, ir daudzas lietas, kur mēs varam pievērst uzmanību. Tās ir pasts nekad nesūtīs ar tādām adresēm. Un, ko mēs redzam šeit, adreses, galīgi garā, un tur ir vienkārši cilvēki nesaprot latviešu valodu, vienkārši tulkojuši Google Translatorā. Principā, tās ir kaut kādas lietas, ko vajadzētu tā kā redzēt. Vēl viens, kas bija forši, ir ir krāpnieciskā Rimī vietne. Apsveicam jūs laimējis tur 250 eiro. Spiediet šeit, lai tos iegūtu. Principā, latviski, ja tā skatās, tas teksts ir uzrakstījis, savu. Bet, tāpat aizem uz Rimī vietni, viņi tur prasa ielogoties tur ar sebu, Svetbanku un tā tālāk, bet lieta ir tāda, ka daudzās vietās viņi prasa vienkārši ievadīt vēl kartes numurus. Un tos CVI kodus, kas ir otrā pusē, jums kredītkartēm, ko neviens īsti nedara tā. Tāpēc to būtu svarīgi zināt, lai neuzķirtos. Lielākais no uzbrukumiem bija TVNet grupa, piedzīvo līdz šim ilgāko Krievijas hakeru uzbrukumu DDoS. Tas ir kāds dzirdējis Killnet, noteikti ir. Zin kāds? Killnets. Ir vismaz kāds, jā. Hakeru uzbrukumu uztaisīja Killnets, jā, un bija TVNet grupa piedzīvojusi to lielāko DDoS uzbrukumu. Tātad, jauna veida apdraudējuma cilvēki tas stāstīja par mākslīgo intelektu, visi forši, jā, bet mākslīgais intelekts tiek ieviests daudzās industrijās, mašīnās, telefonos, datoros un e-pastos, un tā varētu turpināt vēl tālāk. Tad ir audio manipulācijas, izmantojot mākslīgo intelektu, var tā kā uztaisīt. Jūs varat savu balsi uztaisīt, kādu citu balsi, piemēram, caur mikrofonu runājot. Deepfake, tās ir bildes, kad kādu pazīstam, jūs paņemat kaut kādu slavenu cilvēku un uztaisat deepfake, un it kā viņš ierunātu kaut ko. Tādas tehnoloģijas attīstās, un nākotnē viņas diezgan būs daudz vairāk izplatīts, un jūs mazāk varēsiet pateikt, ka tas ir īsts cilvēks, tāpēc arī nevajadzētu daudz uzķerties uz deepfakiem.
Un, protams, ir datu manipulācijas, tas pats ir ChatGPT. Kurš izmanto ChatGPT? Yes. Labi. Jā. Ir tāda lieta, ka ChatGPT viņš 100% neko neatbild, bet ir tāda lieta, ka viņam var iebarot arī tajos valodas modeļos arī nepareizi informāciju. Un to daudz cilvēki izmantos arī savos nolūkos, lai iebarotu tam, piemēram, ChatGPT vai citiem modeļiem ļaunprātīgu informāciju. Un tas pārsvarā notiek politiskos ietvaros un tādās lietās. Nu, tā arī īsti vajadzētu izmanīties. Un šitie bija jauna veida apdraudējumi. Tā, turpināsim, kas mums ir. Kurš domā, ka eksistē arī labie hakeri? Un ne? Nav viss tik ļauna, ne? Protams. Labi. Tātad, kā ir īstenībā, ir 3 veidi hakeri, ja mēs tā grupējam. Ir white hat hackers, ir great hat hackers un ir black hat hackers. Tas, ka man ir melns cepurs, nenozīmē, ka esmu black hats, bet, var būt. Neviens jau neteiks. Tātad, black hat hackers ir tie, kuri lauž par naudu. Un tie, kur lauž, viņi nedomā, ko viņiem galvenais tikai naudu dabūt. Jo viņiem galvenais ir ienākumi. Great hat hackers ir tie, kas ir pa vidu. It kā labi, it kā ļauni, bet, it depends. Un tad arī white hat hackers, tie ir tie, kas pārsvarā strādā lielās organizācijās vai arī nevalstiskās organizācijās, kuri palīdz aizsargāties pret šiem abiem veidiem, kas ir black hat hackers un grey hat hackers. Tātad, tagad jūs zināsiet, ka, ir gan labi, ir gan slikti, ir gan kaut kas arī pa vidu. Hakeris iedala arī šādi. ScriptKiddies tie ir pārsvarā tie hakeri, kas izmanto nevis raksta paši savus tūlus programmē, bet viņi izmanto kaut kur no interneta nolādē tūļus un tā ir kaut kāds didos uzbrukums. Īsti varbūt nesapratot brīžam, kā viņi to dara un kā tā programma strādā, tad tie parasti ir ScriptKiddie. Hacktivisti ir varbūt esat dzirdējuši par Anonymous, noteikti dzirdējuši par Anonymous. Jā. Anonymous viņi ir vairāk hacktivisti un tie ir tie cilvēki, kas cīnās pret cilvēktiesībām un dažādām nepatīkamām lietām, pret diktatūrām, pret cilvēku izmantošanu un tā tālāk. Politiskie hakeri, tie ir atkal vairāk, piemēram, hakeri Ķīnas algot hakeri, Krievijas algot hakeri, tie paši Kilnets ir arī politiskie hakeri. Viņi atkal vairāk piedara pie black hatiem. Tātad, viss notiek gadī un visi grib kļūt par hakeriem. Tātad es principā pastāstīšu, kā var spērt savus pirmos soļus, ja jūs gribat kļūt par hakeri. Nāksies apbēdināt, bet filmās par hakeriem 99% gadījumos neatspoguļo patieso realitāti. Ja jūs redzat, ka tur filmās tur kaut kas griežās, tur kaut kādas 7 monitori vispār ir nesaprotam, tad tās ir pilnīgs muļķības. 2 nedēļu laikā, diemžēl, par hakeri nekļūst neviens, jo hakeriem ir jāzina ļoti daudz lietas. Tā ir programmēšana, sistēmas, web tehnoloģijas, varbūt arī autotehnoloģijas, skatoties, ko jūs gribat hakot. Svarīgākais ir zināt, kādas ir operētājas sistēmas, networkings, datortīkli un ir, protams, jāzina programmēšanas vismaz pamat līmenī. Visizplatītākā programmēšanas valoda hakeriem ir Pythons, tāpēc, ka Pythonā ir ļoti viegli ātri ko uzrakstīt un viņiem ir daudz ļoti tie saucamie framework library pieejami tieši priekš cyber. Tā kā es sāku principā ar to. Un mācīties ir iespējams tam speciāli paredzētās vietās, par ko es pastāstīšu. Šito te varam fočēt. Ja jūs gribat mācīties, droši velkam telefons ārā. Fočējam, tad pirmā tas ir Try Hack Me, un tad ir Hack the Box. Šitas te Try Hack Me, tas ir, lai iesāktu. Un Hack the Box, tas ir jau bišķīt sarežģītāk, kur jau ir, kur tu jau var uz elites hakeri iet un pro jau hackot laust mašīnas.
Kādēļ tas svarīgi ir? Neviens nav aizsargāts 100%, bet mēs varam pa solim savu ikdienu padarīt drošāku. Pašiem iemācoties, mēs varam arī palīdzēt citiem cilvēkiem, kas ir ļoti svarīgi. Tas, ja jūs mākat hakot, tas nenozīmē, ka jūs tagad krudžeks, bet tas, ka jums ir tādas dotības, tas nozīmē, ka jūs varat arī palīdzēt citiem cilvēkiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Varbūt ne tikai jūsu valstī, bet arī citās valstīs. Kiberdrošības speciālisti ir un būs vēl vairāk vajadzīgi, jo, kā arī dažreiz minēja, tehnoloģijas attīstās un mākslīgi intelekti, vēja ražotnes būs arī, tur viss ir datorizēts un būs cilvēki vajadzīgi, kuriem visu to vajadzēs tikai aizsargāt, konfigurēt. Un, jā. Papildus informācijai droši varam fočēt šito te arī. CERT.LV, tā ir tā organizācija, kas rūpējas par Latvijas kiberdrošības telpu. Atraida uzbrukums kibertelpā. Un droši internets tas vairāk domāts ir skolēniem, arī tiem, kuri varbūt nav tik tehniski, vai arī vienkārši grib tīri iemācīties kaut ko par kiberdrošību. Tad ejam uz drošinternets.lv, tur ir ļoti daudz informācijas, kā pasargāt sev sociālos tīklos, kā sociālos tīklos atpazīt ļaundarus, kur cenšas jums iepazīties, varbūt kaut kāds bildes izkrāpt ārā, un pēc tam jums tur kaut kādu ultimātu tur taisīt, kad, piemēram, bija dažādi nesen gadījumi, kad tur kaut kādas kalifoto nosūtīja, un tad centās izkrāpt naudu, jā. No dažādām tādām lietām jūs varēsiet pamācīties tur. Liepājas IT Discord kopiena, tas ir tas, ko Agata minēja. Vēlkam ārā atkal telefona, skanējam QR kodu, tas ir Discord komūna, kurā es esmu, īstenībā mēs jau esam savākuši daudz cilvēks Liepājā, kuri darbojās kiberdrošībā, programmēšanā un daudzās citās jomās. Tur ir arī eksperti no Latvijas kiberdrošības jomas. Es ceru, ka var noskanēt. Var noskanēt, jā? Skanējās viņš? Jā, baigi labi, super. Jā, viss noskanēja? Nē? Nu tad neskanē, davai. Labi ir, 3, 2, 1, aiziet tālāk. Kuram ir mērķis dzīvē? Kurš zina, ko viņš grib kļūt? Jā, jā. Nē, viss ok, jā. Es tikai sapratu 30 gados, kas es gribu kļūt. Tas ir viss ok. Principā, jā, man ir jāturpina uz beigām. Principā, gribēju nobeigt ar šo teicienu, kas man ļoti iespēdies sen apakaļ. Tas ir jautājums nav par to, kurš man atļaus. Jautājums ir par to, kurš man apturēs. Un tāpēc novēlu visiem tiem, kuriem savs mērķis dzīvē vai kuri zina, ko viņi grib dzīvē, ejiet, darāt, neklausieties, ko jums citi teiks. Citi jums teiks, tu esi muļķis, ko tu tur dari. Bet ja jums ir mērķis dzīvē, ejiet un darāt, un jūs jebkurā gadījumā sasniegsiet, jo viss ir dzīvē iespējams un visu jūs varat sasniegt. Tā kā, paldies jums! Jā, liels paldies! Super! Kristap, tu esi superīgs! Un tāpēc tev neliela dāvaniņa no Liepājas pašvaldības par to, ka tu te esi un ka tu turpini foršās lietas. Biem! Paldies tev! Pievienojieties Kristapa Discord kanālam, kur ir kiberdrošības cilvēku pasaule, kur cilvēki runā un domā